Čau, laipni lūgt atpakaļ mūsu podkāstā Divi par futbolu. Es esmu Kristofers, un viņš ir. Un es esmu Knuts, un šī ir kārtējā mūsu futbola epizode, un šīs dienas tēma būs pēdējās nedēļas notikumi futbolā, būs Anglijas līgas kausa ceturtdaļfināla spēles, un arī parunāsim par šodienas aizvadītajām Anglijas Premjerlīgas spēlēm. Vairāk pieskarsimies City pret Aston Villa, un pieskarsimies arī nedaudz nedēļas aizvadītajās spēlēs Francijā, Parīzē, pret Monako un tam līdzīgas spēles. Sāksim ar līgas kausu, kur bija ļoti interesanta spēle. Tottenham pret Manchester United. Es ļoti balsoju par Manchester United, no Ogri United un Manchester United. Man abas patīk. Man bija ļoti žēl, ka viņi zaudēja. Vēl 4-3, domāju, būs comebacks, bet pēdējās 10 minūtēs viņi ielaiž 4-3 nebija labi, nebija veiksmīgs, bija ļoti bēdīgs. Bet, Amorins sevi pagaidām pierādījis, bet, viņam vēl nav 100% viss, tā kā man šķiet, ka viņš būs vēl labāks. Jā, manuprāt, Tottenham ļoti, ļoti labi iesāka to spēli ar 3 gūtiem vārtiem, vadība 3-0, un pēc tam Tottenhamas vārdsargs Forsters, manuprāt, ļoti sūdīgi sāk spēlēt, viņš uzdāvināja Manchesterai 1. un 2. vārdu gūmu. Pēc tam jau tiešām United bija jau aizraujušies, viņi varēja arī iesist vēl vārdus, bet, manuprāt, ļoti labs padevās Heung-min Sonam stūra sitiens. Viņš patiesībā no stūra go vārdus 4. Tottenhamai un bija 4-2. Beigās gan United arī pat atspēlēja vienus vārdus, bet, man par prieku tomēr Tottenham uzvarēja šo maču 4-3. Ļoti interesants mačs bija. Jā, bet izstāsta, ka Doganā viņiem pat nebija vajadzīgs, jo šis vārds labāk spēlē nekā nav. Tā kā šis vārdsargs, viņam ir savas kvalitātes. Iepriekš viņš Stambulas Fenerbahčē spēlēja, bet tāpatās viņš ielaida 4 vārtus, kas tomēr ir diezgan slikti. Tāpēc, vai viņš ir labāks par Onanā, es nezinu. Es pat reāli teiktu, ka viņi abi ir tādi salīdzinoši līdzīgi, manuprāt. Tas gan jā, viens viņiem bija daudz lētāks, otrs bija par lielāku naudu. Jā, tas arī. Labi, vēl arī bija Newcastle ļoti tāda pārliecinoša uzvara. Jā. Bet arī ļoti interesants mačs bija Arsenal pret Crystal Palace, kur Gabriels Jesus iestāja 3 vārdus, hat-triku. Būtībā Crystal Palace varbūt pat varēja arī uzvarēt, bet Arsenal tomēr paņēma uz spēlētāju kvalitātes, teikšu tā. Protams, jā. Jā, jo viņiem Arsenal. Jā, viņiem ir labi spēlētāji gan aizsardzības līnijā, gan uzbrukumā. Un ar to viņi labi arī nospēlēja. Kā tas Jesus sniegums ar hat-triku? Jesus ļoti labi kerijoja, teiksim, godīgi, visu laiku solīja sēž un tagad izlika pamatā, viņš jau pierādīja. Tagad viņš vairāk tiks uz laukuma, cenas to bija ar hat-trikus, un tad būs labāk Jesusam. Man šķiet, labi, Arsenal labs klubs, bet tā kā viņš sēž solī, viņām tā klubs, kur viņš laiks spēlēs pamatā, kā piemēram Manchester United. Viņiem uzbrucējs ir Hoilands un Zirgze, bet viņi abi nav tik labi, tā kā viņš viņiem tur noderētu. Jā, bet es tomēr reāli ceru, ka Jesusu saglabās tomēr Arsenals, tāpēc, ka Manchesterā Zirgzī vēl, viņš var vēl sevi pozitīvi apliecināt, un cerams arī viņam veidosies tur labāks sniegums arī nākamajās spēlēs arī. Labi, un tad vēl bija ļoti sīva cīņa, kas uz papīra likās, ka būs ļoti viegla uzvara Liverpoolē, bet bija grūts 2-1 pret Southamptonu. Knapi. Man likās, būs 4-0 kaut kas tāds. Es biju pārsteigts vienkārši. Nē, es nebiju bēdīgs par to, kad Liverpool zaudēja, bet, bija labs mačs. Jā, Liverpool arī pirmajā puslaikā iestos abus vārtus, un tad, kā teikt,
gribēja nomierināt to spēli, lai un tā kā aizvadītu līdz galam, bet Southamptonai tāpatās izdevās viens vārdus gūt, un līdz ar to bija arī ļoti, tā kā sīvs tas, tā kā sīvs spēles izskaņa bija. Jā. 2-1 tomēr. Un tad pieskarsimies arī šodienas Anglijas Premier Leagues aizvadītajām spēlēm, kur ļoti intriģējošs mačs bija City pret Atkal zaudēja viņi roku sev kapu. Peps Guardiola, man šķiet, ka viņu sekos, viņš vairs nebūs Cityjā, viņam nesanāk vairāk. Viņš ir leģendārs treneris, bet kaut kā viņiem neiet. Zin kā, es reāli, ja es būtu Guardiolas vietā, tad es pat mēģinātu, tā kā šobrīd, ja godīgi, pats vienkārši pateikt paldies par visu, ko esmu jums devis. Es došos reāli projām, jo tā kā City, var redzēt, ka tie spēlētāji, viņi ir jau tādi, viņi grib izmaiņas, savādāk spēlēšanas stilu. Jā, tur De Bruyne tur tāds atnācis no traumas, tur tagad Ruben Diešam ir aizsargam centra trauma. Tad tur Haalands arī baigi netiek apgādāts ar bumbām. Runājot par Haalandu, ko dara Haalands? Vieso labākie spēlētājiem saka, īstās, ka nē, šobrīd brāļiem šajā sezonā labāk iet Hojlandam nekā Haalandam. Jā, Haalands ir tāds, viņam bija ļoti labs sezonas sākums, kur viņš ātri gotos 12, 13 vārdus, un šobrīd jau vairākus mēnešus tāds klusuma periods viņam ir. Bet, jāuzteic arī Aston Villa, protams, vārdsargs Martīnes viņiem. Protams, Martīnes ir pasaules kausa uzvarētājs. Viņš bija aizlīdz kā leģendārs vārdsargs, bet, brīnums, ka citi klubi viņi nebija paņēmuši, ja godīgi. Jā, tā kā tas Aston Villas sniegums bija, tiešām pozitīvi pārsteidz šodien, bet es pat reāli teiktu, ka drīzāk tas City sliktais sniegums pat bija vairāk nekā Aston Villas labais. Tas bija tāds, jā. Protams, jā. Citys, šeit viņi pierādīs ar beigās, vai līdz sezonā beigām nospēlēs slikti, un nākošanā mums parādīs atkal labu sniegumu. Jā. Un vēl arī nedaudz par Francijas līgas spēli Monaco pret Paris Saint-Germain. Arī šķita, ka būs tāda arī sīva spēle, kas arī tā spēle arī bija ļoti tāda sīva un intriģējoša. Un Parīze arī pirmie guva vārtus, bet pēc tam bija Donnarumma. Trauma, viņam visas ir asinīs. Es kā vārdsargs, dažreiz vārdsargs var pieminēt to, ka ļoti sāpīmē bānotā. Tā kā tas ir, ak, Dievs, kā dabūt pretinieks zeltnu. Viņam bija jābūt sarkanai uzreiz, bet tiesnesis padomāja, nē, kas tur ir? Viņam pusseja nav tikai, kāda sarkanā, dosim viņam dzelteno. Jā, tas Monaco uzbrucējs arī tā diezgan neapdomīgi ar tiem futbola puču šipiem vienkārši sejā. Manuprāt, reāli tur bija tīra sarkanā. Nezinu, ko tiesnesis tur izdomāja, kad nav, bet, labi, kā ir tā ir. Kā ir tā jādzīvo. Jā. Pēc tam gan Monaco arī saņēmās, pat atspēlējās 2-1 laikam. Bija, bet pēc tam Dembelē tomēr parādīja, ka viņš ir Parīzes līderis, guva 2 vārtus, un arī Gonzalo Ramuš guva vārtus, un kopā arī ļoti rezultatīvs mačs 4-2 Parīzes uzvara par Monaco. Turpināja par Donnarummu. Viņš pēc tam gribēja turpināt spēlēt, viņš saka, es varu, es turpināšu. Šitā stāvoklī viņš jau nevajadzētu spēlēt. Bija labāk izvēlēt otru vārdu, lai atpūšās un lai pēc iespējas ātrāk tiek atpakaļ uz laukumu. Jā, tā tas notikās, bet otrs vārdsargs jau nav jau arī tik ļoti tā kā slikts, tāpēc arī labi, ka tomēr Donnarumma nomainīja, pataupīs. Ļoti es cerējuši, ka janvāra beigās uz Champions League spēlēm pret City un Stuttgart Donnarumma viņš ir vajadzīgs. Būs atpakaļ, jā. Jo,
Bet tajā spēlēs viņš tiešām ļoti, ļoti būs noderīgs Parīzē. Jā, nu, tev ir kaut kas, ko pieminēt? Nē, tas arī būs, laikam, viss šodien. Paldies, tas arī būs viss. Atā. Pēcīgus Ziemassvētkus, laimīgi jauno gadu un skatieties arī cits mūsu nākamos video. Un, protams, uzdevums mums dāvana pieskojot un nolaikojot. Atā.